cilvēki novērtē mūsu augļu koku un stādu kvalitāti, atzīst Pūras dārzkopības izmēģinājuma stacijas darbinieki. Tādēļ pavasarī mums darba pilnas rokas. Šeit iespējams iegādāties ļoti plašu sortimentu, dažādu veidu ābelītes, bumbieres, ķiršus, plūmes, kā arī dažādus eksotiskus augļu kokus. Stāsts šai iestādē ir diezgan solīds. Dibināta 1930. gadā. Šogad faktiski ir 85 gadi laikam jāiznāk, kad šī iestāde pastāv. Un mēs ar to lepojamies. Šī ir vecākā dārzkopības izmēģinājuma stacija Baltijas valstīs. Tad, kad viņu dibināja, tad statutos bija ierakstīts, ka galvenais mērķis ir dārzkopības popularizācija Latvijā, un otrs ražot dārziņu sēklas, lai nebūtu jāieved pa valūtu no citām valstīm. Par popularizēšanu faktiski šis uzdevums ir palicis arī šodien. Mums izmēģinājuma stacijā stāda audzēšana ieņem vadošo vietu no visām ienākumu sastāvdaļām. Šeit atbraucot Pūrē, varat paskatīties gan dabā šos stādus, gan arī pēc kataloga. Pirmkārtām ābeles uz dažādiem pocēlumiem, tātad arī dažādi augumi būs tie ābeļu koki. Bumbieres, plūmes, ķiršs, skābie ķirši, kurus mēs pavairojam meristēmām, un saldie ķirši, liela kolekcija ir. Ogulāji praktiski visi ogulāji. Tā kā praktiski visi stādi šeit ir. Arī avenes ir zemeņas, tūlīt zemeņu laiks sāksies, zemeņu stādu laiks sāksies. Laipni lūdzam un griežties pie mums un mēģināsim apmierināt pieprasījumus.